Šodien mēs esam izrunājuši par 3 tātad uz augšu, uz leju un centrā esošajām maģijas enerģijām, un tagad iesim pa 4 elementiem, 4 debesu pusēm, tātad šajā te horizontālajā plaknē uz 4 debesu pusēm. Sāksim ar sudraba enerģiju, sudraba maģiju, stars, tumšzilais, virziens rietumi, čakra, tātad šī 3. acs, āķņa, elements, ūdens, cilvēka daļa, gars un prāts, krāsas, zila, balta, sudraba un zilzaļa, nedēļas diena, pirmdiena, simboli, līklocis, spirāli, 3-kāršais dievietes zīme, visas mēnesis zīmes, ūdens zīmes, avots un ūdens roze. Spēka dzīvnieki, spāre, kaķis, pantera, zivis, ūdrs, pūce, zaķis un ūdens čūska. Augi, tātad apenis, baldriāns, bērs, egle, eikalipts, ieva, kosa, lavanda, magone, mātere, naktsviole, niedre, paparde, piparmētra, ūdensmētra, rudzapuķe, virši, vītols un ūdensroze. Akmeņi, selenīts, mēnesakmens, opāls, tīrais kvarts, labradorīts, akvamarīns, lazurīts, celestīns un azurīts. Redzēt, viņa var dažkārt arī pārklāties ar citām enerģijām, tā kā šeit ir nedaudz pārklāšanās ar dimanta enerģiju. Dievības, Keritrena, Selēne, Luna, Elsa, Īrisa, Mūzas, Aušrine, Aurora, Brigita, Adrasteja, Kvasirs, Bragi, Danu, Boanna, Kanula, Tetisa, Onero, Hipnis, Morfejs, Sarasvati, Jemaja, Fēbe, Astērija, Nuta, Zorja, Melnais dievs un Ziemeļmeita. Maģijas jomas, pareģošana, gaišredzība, zīlēšana, iedvesma, māksla, intuīcija, darbs ar emocijām, emocionālā dziedināšana, garīgā dziedināšana, attīrīšana, astrālā projekcija, sapņi, miegs un skaistums un māksla. Vērtības, skaistums, iedvesma, mākslinieciskums, poēzija, intuīcija, maigums, nepiespiestība, līdzsvars, miers, līdzjūtība, empātija un skaidrība. Trūkumi, kādi ir pārspīlējot sudraba maģiju, skumjas, bezspēcības sajūta, inertums un enerģijas trūkums. Tātad, ja jūs pārāk iegrimstat sudrabā, tad tā var ar jums diemžēl notikt. Šīs enerģijas, no viņām parasti vajag vairāk būt līdzsvarā. Nevis tā, kā jūs parasti izvēlaties dimanta, vai vara vai svina diezgan mēdz būt tā, ka diezgan konkrēti jūs izvēlaties un šajā ļoti iedziļināties, tad ar šīm ir tā, ka viņām būtu vēlams būt diezgan lielā līdzsvarā, tāpat tās kā 4 elementiem. Protams, ka kaut kas jums padosies labāk un kaut kas jums padosies sliktāk, tas ir pilnīgi normāli, ja praktizēt kaut ko vienu vairāk ir arī pilnīgi normāli. Bet šeit ir, tā kā vēlams būt kaut kādā līdzsvarā tam visam. Kā strādāt ar sudraba enerģiju? Sudraba enerģija ir intuīcijas un iedvesmas enerģija, ko vislabāk ir izmantot gaišredzībai mākslai. Izmantot intuīciju jau rituāla un tātad vizualizācijas plānošanas procesā, vai pirms tam izlikt kārtis, tā kā, lai jau uzzinātu pieeja ar māksliniecisku pieeju, izmantot rituāla elementus, pat pirms kaut kādām meditācijām maziem pasākumiem, tā ir ļoti rituāla maģija. Labāk veikt maģiju mierīgi, nevis milzīgā skaļā parā. Noteikti veikt iepriekšēju noskaņošanos, emocionāliem stāvoklim ir ļoti liela nozīme, jebkurā maģijā, bet it sevišķi sudraba maģijā. Vislabāk ir veikt maģiju pie ūdens vai mežā, bet ne atklātās vietās, tātad izņemot, protams, pie jūras. Tā ir atklāta vieta pie ūdens. Ir labi izmantot skaistus stērpus, izteiksmīgu saulektāra priekšmetus, priecēt acis ar to visu, kurā jūs nodarbojaties. Maģija labāk strādā nakts laikā. Pēc maģijas veikšanas vēlams uzreiz iet gulēt un no rīta pierakstīt sapņus, jo tad, kad jūs nodarbojaties ar sudraba maģiju, sapņi mēdz būt, pat ja jūs speciāli neko nemēģināt izsaukt pareģošas sapņus, viņi mēdz tādi būt. Sudraba maģija arī lielā mērā ir procesa, nevis rezultāta maģija. Tā māca izbaudīt, pat ceļam arī sasniedzot rezultātu. Un sudraba maģijā mēs visvairāk kaut ko iemācamies, kaut ko uzzinām, nevis kaut ko panākam fiziskajā realitātē. Ja vien tas nav mākslas darbs. Mākslas darbus jūs panākat ar sudraba maģiju pilnīgi fiziskajā realitātē. Parasti, mazāk citas lietas. Kā nestrādāt ar sudraba enerģiju? Sudraba enerģijai nav piemērota smagnēja vai ļoti aktīva enerģija.
Var dejot, dziedāt un svinēt, bet jākoncentrējas vairāk uz mieru, iekšējo pasauli un izjūtām. Tā vairāk būs līgana, tādā naktī, mēnesis gaismā, dejošana gandrīz kā šīm te nārām, kas parādās, sēž vītola zaros, kaut kas tāds. Sudraba enerģija ir izmantojama prātam, intuīcijai un mākslai, bet ar viņu nevar cerēt panākt kaut kādas milzīgas, drastiskas pārmaiņas ļoti ātri, sevišķi. Tā kā izņemot uzzināt informāciju, kas kaut ko visu var mainīt arī drastiskā veidā, bet tīri fiziski jūs vienkārši tā nav aktīva enerģija, un viņu nevar īsti izmantot aizsardzībai, vadībai vai kaut kādai uzvarai. Tas vienkārši tādā veidā nestrādā, to jūs nevarat izdarīt ar viņu. Šeit nav tik daudz ko stāstīt kā pie tām iepriekšējām enerģijām, jo tas nav konkrēts ceļš. Jūs, protams, varat savā ziņā iet sudraba enerģijas ceļu, bet tās vairāk ir praktiskas lietas. Šīs te 4 debespušu enerģijas, šīs 4 maģijas ir vairāk praktiskas, un arī, protams, jūs sevī varat izkot tās īpašības un tās vērtības, un tas nozīmē, ka jums labāk padosies šīs te maģijas jomas, kas ir, jo man, piemēram, sudraba maģija diezgan labi iet. Tas ir viena no lietām, kas man padodās. Bet atkal ar citām tur ir jāpiestrādā, lai tās strādātu. Tātad mēs strādājam ar šīm savām vērtībām, ar šo savu iekšējo izjūtu, lai panāktu, ka mums strādā šāda veida maģija. Zelta enerģija, stars dzeltenais, virziens dienvidi, čakra manipūra, tātad saules pirmā čakra, elements uguns, cilvēka daļa, prāts un ķermenis, krāsas zelta, sarkana, oranža, dzeltena un purpurkrāsa, tātad tas, kas ir nevis violeta tā kā uz zilo pusi, bet violeta uz sarkano pusi. Nedēļas diena, ceturtdiena. Simboli zelts, saule, lauva, tronis, kronis un uguns. Spēka dzīvnieki lauva, fēniks, brīnumputns, grifs, leopards, gepards, zirgs, suns, skarabejs, lācis, paradīzes putns, papagailis un briedis. Daži pārklājas ar citiem, kā jau es teicu. Augi, ancītis, ābele, baziliks, ciedrs, deviņvīru spēks, džons iekarotājs, ingvers, kanēlis, laurs, lazda, liepa, ozols, palo santo, pienene, priede, rases krēsliņš, raudene, rūta, santo koks un pilkābele. Akmeņi ir pirīts, muļķu zelta, saules akmens, cintars, tīģerats, avanturīns, topās, rubīns un citrīns. Dievības. Šeit būs saules dievības un dievību vadoņi, pērkona dievi un bagātības dievi. Saule, pērkons, peruns, tors, amons, atons, amaterasu, lū, Jupiters, Zevs, Frīga, Hēra, Hēlijs, Sūrja, Dagda, Kecalkoatls, Indra, Marduks, Uko, Virakoča, Pele, Oja, Agni un Belens. Tās ir tās, kuras es izvēlējos. Maģijas jomas. Vadība, pārticība, bagātība, greznība, spēks, vāra, aizsardzība, enerģija, skaistums, gudrība, fiziskā ķermeņa dziedniecība un gribas spēka arī attīstīšana un gribas spēka dziedniecība. Vērtības. Spēks, vara, nauda, lepnums, attīstība, veselība, gribas spēks, drosme, laba gaume, aizrautība, kustība, gudrība, patstāvība, rezultāts, izklaide un kaisle. Kādi varētu būt trūkumi pārlieku aizraujoties ar zelta enerģiju? Augstprātība, izlutinātība, seklums un materiālisms. Tātad, kā strādāt ar šo enerģiju? Zelta enerģija prasa kustību un aizrautību. Jūs nevarat tā iet tā, es te tā mazliet tā padarīšu. Ja jums ir vajadzīga ļoti liela enerģija, kur jūs ejat šajā zelta maģijā, lai panāktu šīs te maģijas jomas, kurās jūs vēlaties panākt rezultātus. Zelta maģiju nevar piekopt kaut kā pamazām, viņai ir jāiet ar pilnu krūti iekšā. Nepieciešama liela apņēmība, nedrīkst vilcināties. Jūs varat ar sudraba maģiju tur ilgi domāt un kaut ko tā, bet šeit jūs izplānojat un jūs darat, un viss. Jābūt drosmīgam, jūs nevar kaut ko tur drepstelēties. Zelta maģijas rituālos ļoti labi sanāk kopā lielam cilvēku pulkam un skaļi un skandējot un dramatiski piekopt šo maģiju. Var piekt, protams, arī viens. Tātad var teikt iedvesmojošas runas, skaļi dziedāt, priecāties, izklaidēties, piedzerties. Tas viss tikai piederās pie zelta maģijas.
Zelta maģija savā ziņā iemieso arī sevī aristokrātiskās īpašības, vai arī šīs te, kādas mums ir šobrīd biznesmeņu īpašības. Ja cilvēks ir labi pastrādājis un viņš tur nopelnījis, tad viņš arī ar vērienu var atpūsties un priecāties. Labi klāt ir greznu galdu, izmantot dekorācijas, izrotāt altāri, noteikti netaupīt naudu uz zelta rituāliem. Tas jums vienkārši, ja jūs kaut ko tur tā kā domāsiet, ko es te uz atlaidītēm, jā, jums nekādu zelta maģiju nesanāks. Jāieklausās savā ķermenī un tā vajadzībās. Tātad ēdiet, dejojiet, kustieties, bļaustieties, kaut vai jums prasās pilnīgi. Zelta maģija ir arī fiziskā ķermeņa dziedināšana, uzturēšana labā formā, sporta maģija savā ziņā. Vispārējais veselīgums. Zelta maģijā ietilpst ļoti daudz depresijas spektra traucējumu ārstēšana, kā arī visu labklājības palielināšanas maģija. Kā nestrādāt ar šo enerģiju? Kādā veidā jums nesanāks nekas ar zeltu? Nav pieļaujama nedrošība, vērienu trūkums, nevajag taupīt naudu, lai sagatavotos pasākumiem, nav piemērots kaut kāds gavēnis pirms rituāla, jāizskauž mazvērtības kompleksi un lieka pazemība. Dzelzs enerģija. Ja zelta un sudraba tā kā varēja ņemt pārī, kas ir savā ziņā pretējs, tad sudraba maģijā mēs visu turam klusi, mierīgi, vispirms iedziļinoties. Un zelta maģijā mēs visu daram skaļi, kārtīgi, uzreiz un nepārdomājot lieki. Tad dzelzs un zīda enerģijas atkal ir tā kā pretējas. Tātad šeit ir stars gaišilais, virziens ziemeļi, čakra, kakla čakra, višķotka, elements gaiss, cilvēka daļa, prāts un ķermenis, krāsas pelēka, melna, balta un sarkana, nedēļas diena, otrdiena, simboli, zobens, cirvis, āmurs, lakta, vilks, zirgs, haizivs, menhīrs, valknuts, pātega, valknuts tā ir tāda specifiskā odenisma zīme, spēka dzīvnieki, vilks, haizivs, zirgs, tas jau kas bija, ērklis, mangusts, sarmulis, pūce un sekretārputns. Augi, apdzira, asperāks, diždadzis, mārutks, meistara sakne, vārpata, zālamana atslēga un melnie pipari. Un mugurene, tā ir tā pati zālamana atslēga, es nezinu, kāpēc šeit es pierakstīju tieši tādā veidā. Akmeņi, oniks, žadeīts, karneols, hematīts, asinsakmens un granīts. Dievības, tās ir kara, kalēju, amatnieku un gudrības dievības. Debesu kalējs ir latviešiem tāda dievība, kas nav tas pats, kas pērkons. Arejs, Mars, Hefests, Sekhmeta, Atēna, Minerva, Kovas, Krivkis, Tots, Sešeta, Tīrs, Oguns, Padba, Toftatis, Hadūrs. Maģijas jomas. Aizsardzība, prāta maģija, disciplīna, askēze, garīgās prakses, kas ietver sevī ķermeni, lielā mērā, piemēram, joga, cīņas mākslas, dažādas formas, kontroles, vadības maģija, darbs ar gribas spēku, askēze, kara maģija un garu dažādu dēmonu kontroli. Tātad, kad mēs nevis ietraudzējamies, bet mēs izsaucam un tad liekam kaut ko darīt. Tas var būt arī svinu maģijā, protams. Vērtības. Gribas spēks, gods, disciplīna, kontrole, taisnīgums, spēks, vara, askēze, koncentrēšanās, cieņa, lepnums, gudrība, prāts, zināšanas, ziedošanās, palīdzība, kopdarbs un patstāvība. Trūkumi var rasties agresija, neiejūtība, pārāk šo piekopjot un pārāk bieži var gribēties veikt ļoti drastiskas izvēles. Dažkārt tas ir nepieciešams, bet dažkārt var tomēr mēģināt atrast, kā visiem ir labi. Šeit varbūt paņemam no mazākumam un dodam vairākumam. Kā strādāt ar dzelzs enerģiju? Dzelzs maģija pieprasa absolūtu kontroli un disciplīnu. Un šeit tas nav tādā ziņā kā svina maģijā, kad jūs vienkārši kontrolējat un jums ir atbildība pašam sevis priekšā par visu. Šī ir vienkārši disciplīna arī, jo svina maģijā jūs tur varat nodarties vienalga, bet šī ir disciplīna. Visi rituāli ir jāpilda regulāri kā pēc pulksteņa. Jūs nedodat sev nekādas atlaides, jāievēro sportiskais gars, izpildīt tik, cik var, un tad vēl vairāk. Jāiegulda darbs un enerģija. Dzelzs maģijā nekas nenotiks viegli un tāpat, un gandrīz vai, aiz nejaušības. Visu jūs ar smagu darbu, maģisku darbu panāksiet.
Jāizkoja pie savas goda jēdziens, kas, diemžēl, mūsdienās ir diezgan stipri pazudis. Mums ir visāds, pašapziņa, pašvērtība tā, bet gods ir īstenībā diezgan pazudis. Dzelzs maģijā noteikti šis jēdziens parādās. Jāsaglabā veselīgs lepnums, jūs tātad nekļūsiet pārāk iedomīgi, jo jums ir, tas ir tāds kā karotājs, tāds, kurš iezelta, teiksim, maģijas piekopējs, arhetips varētu būt karalis vai karaliene, bet šeit ir drīzāk kaut kāds bruņinieks, karotājs, kaut kas tāds. Tātad dzelzs maģijā bieži notiek darbs ar senču gariem un skolotājiem, kuru norādījumiem ir jāpakļaujas. Bet ne ar vienu citu nedrīkst izrādīt kaut kādu piekāpšanos. Jūs vienkārši, es tā pateicu, es tā darīšu. Un, protams, ne par tiem, kuri ir jums tā kā augstāk stāvoši, kā piemēram daži tiešām uzskata, ko senči saka, tas man ir jādara. Tas pieder šā veida maģijai. Dzelzs maģijā ietilpst arī kontroli pār gariem, dažreiz sauktiem par demoniem, un tas pieprasa milzīgu gribas spēku un vispārēju garistīgu gribu, lai es varētu ar to strādāt. Kā nestrādāt ar dzelzs maģiju? Ja ir kaut kādas šaubas par to, vai tas ir taisnīgi, vai arī tas neatraipa jūsu godu, tad nekādā ziņā to nevar darīt. Tur nevar tā nodomāt, kā būs, tā būs, varbūt tur kaut kas nesanāks, varbūt tur beigās tur kāds man ko slikti padomās, varbūt beigās arī izdarīšu tā, kā pašam nepatīk, tā nedrīkst darīt nekādā ziņā, ja jūs piekopjat kaut kādu maģiju ar dzelzs maģijas piegājienu. Vajag 100 reizes pārdomāt, vai tas tiešām ir tā jādara. Ar dzelzs enerģiju nevar strādāt kaut kādos vājuma brīžos, vai kad jūs esat slimi, vai kad jūs nevarat savākties. Jūs vienkārši neko neizdarīsiet ar dzelzs enerģiju ar šādu piegājienu. Jums ir jādara tā kā tad, kad jūs varat. Arī te ir tas reizē piespiest sevi, bet izvēlēties taisīt kaut kādu dzelzs rituālu tajā brīdī, jūs tiešām nevarat savākties, tas jums vienkārši nestrādās, īstenībā sitīs jums pretī. Tālāk. Pretējā enerģija dzelzs enerģijai ir zīda enerģija, zīda maģija. Stars oranžais, bet arī zemiņas slēpjas rozā. Virziens austrumi, čakra, tātad sakrālā čakra, svadhistāna, elements zeme, cilvēka daļa vēlis un ķermenis, krāsas oranža, rozā, sarkana, cēriņu un fuksiju krāsa, nedēļas diena, piekdiena, simboli, sirds, gredzens, roze, peonija, balodis, tauriņš, kliemžvāks, kaķis, gulbis, ūdenskritums, varavīksne un spogulis. Spēka dzīvnieki – kaķis, dūja, stirna, gazele, antilope, ūdrs, taurenis, lakstīgala, gulbis, lapsa un puma. Augi – irbene, roze, peonija, naktsvijole, naktsvese, alise, ceriņi, jasmīns, efeja, kalanga, Jezabeles sakne, kamēlija, kļava, ķirši, nārbulis, orhidejas, pasiflora, rasaskalēsliņš, vaniļa, virši, vijolīte un vīnoga. Akmeņi, rožu kvarts, smaragds, lazurīts, pērle, koraļi, mežģīņu ahāts. Dievības, mīlestības, seksualitātes un ģimenes dievības. Milda, Afrodīte, Venēra, Basteta, Freja, Hatora, Dionīs, Paks, Eros, Kupidons, Hedone, Psīhe, Eosa, Aurora, Ošķene, Aine, Bes, Mins, Kāma, Nanaja, Ošana, Erzulija, Hesteja, Besta. Tātad maģijas jomas. Mīlestības maģija, skaistums, seksualitāte, seksa maģija, mājas svētība, ģimene, izklaide, greznība, labsajūta un komforts. Vērtības – skaistums, seks, mīlestība, greznība, labsajūta, draudzība, kopība, labvēlība, maigums, mākslinieciskums, prieks, vieglums, poēzija, manieres un kaisla. Trūkumi ir segums, aizmiršanās kaut kādās vielās vai darbībās un atkarīgums. Kā strādāt ar enerģiju? Pavisam vienkāršā veidā es pavicināju uz krostām un viss notika. Tātad tā ir zīda maģija. Ar enerģiju ir jāstrādā labā garistāvoklī, viegli un nepiespiesti, ļaujot visam vairāk notikt pašam. Var arī ar ļoti lielu kaislību. Šis ir tas, kā mēs maģijā teikt. Vajag tikai vēlēties un vajag saprast, ka tu esi to nopelnījusi. Tu esi tā vērta, tāpēc tas notiks. Tādā veidā strādā zīda maģija.
Tātad ļoti labi strādāt kopā ar citiem cilvēkiem, pēc rituālās daļas sarīkot riktīgu ballīti vai orķiju vai kaut ko tikpat interesantu. Svarīgi labi saģērbties, lietot skaistus priekšmetus, tas tāpat kā pie sudraba būtu, skandēt dzēju un spēlēt mūziku un dejot un visu laiku saglabāt pacilātu vai arī ļoti mājīgu garu stāvokli. Zīda enerģijā iekļauj seksuālai rituāli, tādēļ, jo to ir, teiksim, grūti strādāt, ja seksualitāte ir nobloķēta. Pastāv arī izņēmums, jo šai enerģijai ir divas it kā pretējas daļas, ja pie citiem es to neminēju, tad šeit ir tā, ka cilvēku psihe ir to sadalījusi, vai vispār drīzāk sociālā iekārta ir sadalījusi to divās daļās. Tātad tā ir jaunavīguma rituāli, kas, piemēram, ir tādas pavārda dievības kā Hestija, kur ir mūžīgā jaunuma, bet reizē viņa ir mājas pavārda sargātāja. Kā liekas, dīvaini, tam vajadzēja būt mātes tā kā tipam, un māte, vismaz senos laikos, kad nebija iespēja kaut ko citādāk izdarīt, tomēr tā kā ar seksu ir saistīts, ja tas viss tā bērnu dzemdēšana. Taču ir tā, ka manā uzskatā, tātad šī seksualitāte ļoti labi iet ar to mājas pavārdu, un vislabāk ir, ja jūs spējat būt, šeit visu laiku sanāk runāt par sievišķo maģiju, bet zīda maģija var pilnīgi piekot arī vīrieši. Tātad tas ir, jūs esat reizē šī te māte un malka. Tā vajadz izteikties, piedodiet par tādu vārdu. Bet tas ir vienkārši, kā mēs parasti teikt. Tātad jūs esat, teiksim, pornozvēgsne, kur aiziet mājās un sagatavo ļoti garšīgu maltīti. Un šeit tas netiek pretnostatīts. Tātad tā ir tā enerģija, kura ir vajadzīga abās lietās. Jums reizē vajag būt tātad šeit seksa priestrienē, un reizē jūs ļoti maigi un jauki izturieties pret saviem bērniem. Vai arī jūs esat ļoti gādīgs tēvs, un pēc tam jūs aizjāt gultā ar savu sievu, un esat pilnīgs mežonis, ja? Tā kā šeit ir tā, ka tās divas enerģijas nav atdalītas viena no otras, jo bieži vien šī tā kārtīgā saimniece, bērnu radītāja, tiek ļoti atdalīta no tās seksīgās sievietes. Nabaga vīrs, ja? Tā kā viņa laikam kaut kā izspieda no viņa visu vajadzīgo, lai tik radītu tos bērnus, tā, un pēc tam pateica viss, ja? Šausmīgi. Un īstenībā šīs te enerģijas strādā pilnīgi kopīgi. Un ļoti skaisti viņas ir strādā ļoti kopīgi. Un viņas abas pieder pie zīda maģijas. Tātad, kā nestrādāt ar zīda maģiju? Ar zīda enerģiju nevar strādāt skumjā, nomāktā, stresu pilnā garstāvoklī. Un zīda maģija tiešām pieprasa brīvību, prieku un kaut kādu veidu kaislas to, ko jūs darat. Jūs nevarat spiest sevi darīt. Jūs varat dzelzs maģijā sevi piespiest, es tagad darīšu, es meditēšu katru dienu stundu noteiktā laikā. Zīda maģijā jūs pamostaties, jūs nejūtaties tā, ka jūs to gribat darīt, un jūs domājat, es noskaitīšu 3 vārdus un ar to pietiks. Un ar to arī pietiek, tāpēc, ka jūs esat tā vērta. Tātad tāda ir zīda maģija. Un jūs varat izkopt 1, 2, 3, 4. Un pie katra rituāla saprast, ar kuru pieejams tam ir jāiet. Tas ir pieejas. Tas ir rakstura īpašības, kurām vēlams būtu jābūt visām 4 jūsos, lai jūs varētu izvēlēties, kura veida maģiju jūs vēlaties izvēlēties kā galveno savā rituālā. Viņas ir tādas, kuras ar jebkuru savienot ar tā kā vara vai dimanta enerģiju. Ar svina var tātad šajā, kamēr jūs neiet viņā pilnībā, un tādā kā psiholoģiskā veidā, protams, arī pēc tam, kad ir tālāk. Bet viņas ļoti labi strādā sudraba ar zīda un zelta ar dzels. Tur ir grūtības savas savienot, protams, izsevišķi zelta ar dzels, bet īstenībā var. Tās pretējās, tad jau ir mazliet grūtāk tā kā savienot. Bet, izvēlēties savu pieeju, katram rituālam vēlams izkopēt visas 7 savas maģijas daļas, un lai veids!